skaistu skatu, nobildēt arī kādus bildus taisīt. Iet mums te visādi, ceļš te ir dažāds. Te ir perfekts asfalts, ļoti slikts asfalts, viduvējs asfalts, bez asfalts. Grūti. Vai ne? Artur, tev arī bija grūti? Jā. Himalaji. Tā. Mums vēl kaut kādi 40 km, tad mēs būsim tajā Dadas aizā. Un skatīsimies, kā mums ir nakts mājām šodien. Es ceru, ka kaut ko var dzirdēt, jo vējš te ir liels, man nav mikrofona.
aizbraucām, reportādu skaistu skatu fonām. Paēdīsim vakariņas, pusdienas, mēs jau parasti neēdam ļoti vēl, tā kā šīs mums būs, varētu teikt arī vakariņas. Ceļš bija skaists. Grūts. Vietām bija ļoti grūts. Pēc gadiem. Ir tā, ka asfalts šeit ir perfekts, tad slikts, tad vispār bezceļš. Vietām ļoti slikts bezceļš, tāds, ka, mēs šivilierējamies. Tas jau bija remonts. Jā, tur, kur ceļa remonts. Grāvīs uzbērt šitas viss. Ļoti grūti, bedres brīžiem nenormāls, brīžiem ir uztrautiņš pārskalojas pār ceļam bedres un slapš un viss. Tas viss pirmkārt salēnina, pirmkārt apgrūtina, bet brīžiem bija tiešām īsts valdījums. Ainavs bija skaists. Kā sauc to kalnu pārēju, tā bija 2600. Tā jāapskatās, mēs vien izbraucām, 2645 bija zīme. Es nemaz nezināju, ka tādi. Nē. Tā jau un vakar mēs, kad runājām ar vecīšiem, viņš teica, mums Marokā ir 2 kalnu pārējas. Izrādās, ka nē. Ko viņš nezina? Jā. Šitā jau var bija kalnu pārēja. Tā, naktsmājas mēs esam sameklējuši kaut kādu 9 km attālumā no šajienes. Šitās viņi sauc par Gorgiem. Gorgi ir raiza. Jā, šitās jāiet, bet kalnu pārēja. Jā, bet bija gan, jo bija jābrauc augšā, mēs krietni braucām augšā. Pamatīgi, augststoli. Tā, jo šī nobraucot no šitā ceļa, ka naktsmājas kaut kā ir lētāks, ka pabrauc mazliet tālāk, tur nav tik foršas un ir dārgākas. Tas ir ļoti daudzi. Bet te var just, ka te ir turistiski, te vispār arī ciematos cita atmosfēra, viņi tādi sakoptāki, tādi, Nē, feini, ja kas tad Dades aizu noteikti var izbraukt, bet jārēķinās ar problēmām pa ceļam dažreiz, jā. Mašīnu vispār es neņemties. Oi, ja vienīgi kaut kāds džipiņš 4x4, ne? Jā. Tā, Arturs ēdīs berberu omleti, viņš spiež uz zolām, es saku, ēdīšu pastu marokāņu gaumē ar mušramiem, tā. Mums ir dušas telpa, mums te ir arī smuka maza terasīte, bet bez sēdēšanas. Vienkārši var iziet ārā un pabaudīt skaistos skatus. Savukārt mēs tur pa to ceļu braucām un tur nogriezām. Un mums ir iekļauts arī brokastis. Es vēlāk, kad mums būs welcome tea, sagaidīšanas tēja. Es nedaudz pabildēšu arī, kā te izskatās. Salīdzinot ar vakardienu, man patīk daudz labāk. Un galvenais, viņiem te ir vēsmašīna, patiešām ir. Mēs atdosim visas drēbes un izmazgāsim, jo šausmīgi saputējuši, šausmīgi. Un degunā veidojas tādas sausas, cietas kreveles no tā visiem tiem putekļiem, smiltīm.
Artur makal otrādi, viņš mājās mocās ar degunu, viņam iet cieta, viņam makal nav problēma. O tā. Un te patīkam vēs vāku, te forši pūš no tā loga. Nu tā. Pagaidām viss. Nomazgāsimies, atdosim vēl viņiem. Un. Tad tā iebraukšana bija tāda Marokas stilā, bet nekas ir labi. Reku mocīts sētā, tā ir mūsējā kazba. Un tad mēs iziesim tūlīt. Mēs apskatījāmies, ka te ir pārtiks veikals. Taču, man liekas, ka nē. Arturs kā vienmēr, es jums rādīšu īsāko ceļu. Un varbūt viņam izdosies, bet dažreiz viņam neizdodas. Nu, teorētiski jā. Nu? Nevar? Nu, labi. Mēs tomēr neriskēsim. Iesim mūs kā Google ved. Mēs apskatījāmies, ka mums te ir kaut kāds pārtiks veikaliņš. Maziņi piparbodīti. Pastaigas pēc atpūtināt. Dibenus. Vajadzētu izstaigāt. Vienreiz es jums pafilmēšu to neīsto Maroku. Un... bet varbūt arī veikals ir ciet. Tad mēs čalītim prasīsim, gan jau, ka viņam var arī nopirkt ūdeni, tikai noteikti būs dārgāk. Jo mēs pagājušais viesnīca arī samaksājām 15 dirhams par ūdeni. Tā viņš parasti kaut kur 6 maksā, 6-5 dirham kā kurā vietā. Tad, tad ir, man liekas, arī rakstīts, ka vīni var dabūt to papildu makus. Es tagad nejaucu viņu ar kādu citu variantu, ko mēs skatījāmies. Nu, tā mēs te braucām pa šito ceļu iekšā. Kur te tāds sētas visāds. Dienās. Ēnai baigi feini, vai ne? Jā. Vējiņš uzpūš. Fantastiski. Jā, mēs iznācām uz ceļu galveno, pa kur mēs braucām reku, tur tālumā tā ir mūsējā kazba. Tur mēs arī sēdējām sterisī, dzērām piparmētru tēju. Nu, pasties, kā viņi te joņo. Tāpēc jau te jau riteņbraucējam, kur tad tu viņu dengsies, te jau pat arī mocītim brīžam nav kur palikt. Jā. Vietām smilts ir uz ceļš līkumā. Nu, vietām tu brauc, ir labs asfalts un uzreiz pēkšņi kaut kāda bedra, grante, kaut kas, vispār. Nu neko, pieroda. Šitās malas jau ir tāds diezgan nesmukas. Gājējiem tad vispār nekas tā nav. Ir kā šī grezna māja tāda. Tad dzīvot greznāk, bagātīgāks tās mājas šī reģionā. Vārds ielikt no konteineru. Jā, lai būtu drošība. Nu tā, ūdenī mēs ir dabūjuši, kaut kādu šito gāzēto dzērienu arī, jo es karstā laikā, es nezinu, kāpēc ar ūdeni nevaru atdzerties. Man nepietiek. Es Eiropā citreiz pērku augstu alu, bet te augstu alu dabūt nevar. Jā. Un te ir jāpērk gāzētie dzērieni. Mēs te ejam tā augšā. Te viņiem tā kā apmeklētājiem jau reku tur uz tās terasītes. Tā te mums bija, tas bišķi maldos, jā. Jā. Mēs tā ejam augšā. Te viss ir plaši, bet ne pārspīlēti plaši. Nu tā, ka tu ieeji 4 istabu dzīvoklī. Un brīnies, priekš kam tev vajag? Tik daudz istabu. Tā, mūsējais 3-3. Tā, kur mums atslēga.
Kamēr Latvijā ir augsts, mums jau ir vasara sen jau. Tadām! Mūsu badbaciņš. Kofeīna vēsara istabā. Jā.